Nepaspēju pat īsti sagatavoties un pirmā alatiņa. Šodien smuku upītes atbrauc. Mēģināsim noķert kādu forelīti. Tikko viena alatiņa jau pieteicās, nepaspēja pat pirmo iefilmēt, bet bišķiņ duļķīts ir, līmenis labs, bet es pat teiktu, ka šis ir tāds labs līmenis un duļķīts. Nav pārāk dzidrs. Tas man labāk patīk, tā kā redzēsim. Cerams, ka jā, kaut kas vēl būs, bet ja jau tikko viena bija pašā sākumā, tad jau cerams, ka būs vēl. Jācer uz kādu smukāku forelīti. Kā parasti izslēdzam kameriņu un vēl viena alatiņa smuka. Abas divas varam vienādas. Jā, bet varbūt tur vēl kāda ir. Bieži vien, kur ir viena, tur ir vēl kāda. Skatīsimies. Ja būs vairākas tās alatiņas, mums jāpamēģina droši vien kāds tārpiņš uzlikt. Alatiņām tie dikti patīk. Man personīgi laikam patīk, ka bišķiņ tas duļķīts ir, jo tad tā zivs ir nedaudz tāda drošāka. Vismaz man tā šķiet. Jo tad, kad vasarā ir pilnīgi dzīves ūdens, tad kaut kāda sajūta, ka tā zivs arī tāda tramīgāka ir. Labāk mēs viņu redzam un arī viņi mūs labāk redz. Vismaz tāda ir tā sajūta. Smuka bedrīte ir, kad nāk straumīt iekšā. Kā parasti tiek izslēdz kameru un tad ir. Un jā, šī jau tāda smukāka. Vēl viena alatiņa, bet centimetri pie 30 domāju, ka būs. Skaistu. Lai peld tālāk. Ir. Nav liela, maziņa, bet alatiņa. Kārtējā alatiņa. Prom ir. Mēģināšu vēlreiz, jā, smuku straumīt, tur bedrīt pa vidu. Vieta laba. Varbūt vēl kāda ir. Pamēģināsim piemānīt.
Bija. Sopīte bija. Laikam, ka tomēr nebūs vairāk. Ko, iesim tālāk? Vēl ir laiks priekšā. Gribētos jau vairāk kādu forelīti, bet arī šis ir labi. Apmakšķerēt. Mēģināsim. Es skrēju atpakaļ. Jā, šajā vietā tāds baigi labs dziļums ir. Bet, jā, tas sakarā ar to duļķi īsti neredz, kas tur tai gruntī darās, kur tur kāds koks, kāds akmenis. Bet noķert šajā vietā tiešām labs forels. Tikko smuks iznācienīgs bija tur zem tās zāra čupiņas, bet es tikai redzēju, ka iznāk un uz kātu nemaz nejūt. Varbūt ir cerība, ka tomēr nē. Tā redz ir pirmā reize, viņi nepaņem, tad bieži gadās tā, kad viņi ielien apakaļ savā slēpnī un viss un ārā vairs nenāk. Bet šī jau bija forelīte, jā. Pirmā forelīte vismaz šodien. Alatiņas mums ir vairākas. Tā kā varbūt jāpamaina kaut kas. Ko pamēģināsim? Kaut ko uzliksim, kādu voblerīti. Pamēģinās voblerīti. Mazais kašķuks. Šis arī pierādīs ļoti labi. Timons. Manuprāt, šis bija. Tā kā, pamēģināsim. Varbūt forelītē labāk voblerīti duļķenajā ūdenī patīk. Pēc manas pieredzes alatiņas uzreiz būs mazāk. Jo alatīs to voblerīti kaut kāda lielā vienīgais varbūt, bet paskatīsimies. Ja nē, tad pamainīsim atpakaļ vai kādu tārpiņu paprovēsim.
Bedrīta smuka vietiņa laba, bet nu, ne jau vienmēr ir. Tā tas notiek. Tur vairāk tāda. Lambarīt kādu laiciņu pamētāju. Nekā, pamēģināsim šādu te tārpiņu. Jo bedrīta tāda smukas ar tādu lēnu straumīti, kur, manuprāt, alatiņu varētu sēdēt. Paprovēsim. Mēģināsim tārpiņu piemānīt kādu zivtiņu. Arī forelziņu ēd, tā kā nav teikt, ka tikai alats mēs tagad ķersim. Bet, jā, tārpiņi ļoti labi sev pierādījuši, man patīk. Ja tīpaši uz alatām, un ja trāpās vēl kāds bariņš, kur viņas ir, ka viņas parasti tādos bariņos arī sēž, tad rezultāts ir bijis labs. Tā kā paprovēsim kādu brītiņu stārpiņu. Un tad jau skatīsimies, kaut kas mums sanāca vai ne. Tāds taisnais posmiņš, bet dziļumiņš ir. Arī ir, kur viņai paslēpties. Tepat priekšā ņēma. Bet nu maziņ. Te kā alatiņi, tepat arī viņiem. Tā ir. Griež govs tālumā, ar kameru neredz viņu augšā krastā. Stāv uz mani un skatās. Droši vien sabijos es, sabijās viņa. Nu jā, stāv kalnā un uz mani skatās. Aizskrēja. Rej tā kā suns. Vēl joprojām skatās uz mani. Te kamerā nevar redzēt tur. Kalna augšā. Vietiņa tāda smukas, kā alatiņā varētu būt straumīta, bedrīta, viss, bet nu, klusums. Varbūt mans tārpiņš tomēr nepatīk. Pēc sazina. Mēģināsim vēl uz viņu. Jo iepriekš ir labi ņēmis, tā kā, protams, ne katru dienu ņems uz vienu un to pašu, tas ir skaidrs. Tagad lielāk gabaliņā klusums pilnīgs, bet nu jā, te nekad arī īsti nav bijis, jo posms ir tāds smilšaini, dūņaini grunti, lēni straumīti, bez lieliem līkumiem taisnīgs tāds. Nav arī zivtiņā īsti, kur paslēpties, tāpēc arī nekad īsti šajā gabaliņā nekas baigi nav bijis. Nu jau augstāk nedaudz, nu jau sākās un straumīti, lielāk. Kaut kas jau vēl noteikti, ka būs. Man pēdējā laikā baigi iepaticēs ir tāda aplikācija, kur tu ieslēdz, viņi klausās un tad atpazīst putenus pēc viņas skaņas, pēc dziesmas un tad tu viņas atzīmē, kurus tu esi atradis, kurus tu neesi atradis un tikko ieslēdzot šeit var redzēt sarkans bumbiņu, tātad ļoti rēts pelē kā cielavu. Un te vēl vāloši čunčiņš iedzeltenais ķauķis. Tā kā interesanti reizēm ieslēgt un tad kāda puteni ir apkārt. Un mēģināt atrast tos, kas tev vēl nav. Jā, copa kaut kā baigi pieklist, cik sākums likās daudz sološs. Tad tagad kādu laiku jau nav nekā.
Ne uz rotiņa, ne uz šūpiņa, ne voblerīta stārpiņš arī tomēr nestrādāja, ko es likās, ka nu tik būs, jo alets likās ir ļoti aktīvs. Bet pagaidām jau kādu pusstundu, manuprāt, nav pat bijis piesitiens īsti. Bija tikko pirmā forelīte, bet nu maziņa. Un atkabinājās, bet nu jā, tāda vietiņa arī tāda sanesums no sanesuma izskrēja. Bet jā, kaut kā baigi pieklust tā copa, nezinu kāpēc. Jā, nu tā pirmā forelīte. Maziņi jau dikti. Bet jā, izmētājos gumiju, šūpiņu, wobleru nekā un tikko uzlika atpakaļ rotiņu. Otrais metiens man bija forelīte. Jā, nu nav liela, bet nu vismaz. Nedaudz tālāk un ir vēl viena. Tieši tāda pati. Vai peld tālāk. Aug liela. Tā, lai priecē arī citus. Nu ko? Topa ir noslēgusies, ejam atpakaļ uz mašīnu. Un ko rezumē? Tikai uz rotiņu šodien. Nekas cits vispār nestrādāja. Un alats pārsvarā. Ja kādreiz alats bija diezgan maz šajā upē, tad tagad alats pārsvarā bija. Nu, mazās forelītes kaut kādas, bet nu, tādas lielākas šodien nebija. Jā, interesanti, ka tās alats uz to tārpiņu man nekā neatsaucās. Bet nu, tāda viena recepte jau, manuprāt, nav. Katra diena ir citādāk. Tā kā, bet neko, kaut kāda zivtiņa noķēra, pastaigājās. Šajā upē nebija šogad bijis vēl. Nedaudz ir pamainījusies. Un viss ir kārtībā. Jāmaut, jālaiž tik copēt. Tad jau arī būs rezultāti.